Es tikai kādu īsu mirkli redzēju to, kas lidoja manas sejas virzienā, un tad es sajūtu dedzinošas sāpes acīs. Ja kas notiek ar acīm, tad automātiski aizveras abas acis, tāpēc jutos pilnīgi akls. Kad esi nostrādājis nevienu dienu pie šīm iekārtām, tad vairs nedomā par drošības faktoriem. Ikdienas darbi, kas jāpaveic. Es neuzliku aizsargbrilles. Par to es vienkārši nepadomāju, un neviens cits arī neiedomājās atgādināt, ka man tās jālieto. Tā bija vienkārši rutīna. Un tā nu es tās arī nelietoju. Virsmu apstrādes darbi ir neatņemama metāla apstrādes procesa daļa, kurā darbinieki veic virsmu apstrādi ar smilšu strūklu, lakošanu un galvanizēšanu, kā arī ar dažādu priekšmetu chromēšanu un niķilēšanu. Šie darbi tiek uzskatīti par tā saucamajiem netīrajiem darbiem, un darba specifikas dēļ darbinieku veselības aizsardzība šajos darbos ir ļoti svarīgs aspekts, kas jāievēro. Kopskats ir ļoti atšķirīgs. Daži strādā augstākajā līmenī un uztver šo lietu nopietni. Viņi patiešām iegulda savus līdzekļus arī darbinieku apmācībā un patiešām cenšas uzlabot aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba vides apstākļiem. Bet ir arī pirāti, kas neievēro darba aizsardzības normas, neiegulda līdzekļus darba vides uzlabošanā, tādējādi cenšoties nosist cenu ar savu lētāk saražoto produkciju. Virsmu apstrādes darbi ir īpaši bīstami darbi. Faktiski darbiniekam virsmu apstrādes jomā ir 5 reizes lielāks risks iegūt darba traumu vai arodslimību nekā citās jomās strādājošajiem. Šo darbu speciālistam jāsaskaras ar smagiem priekšmetiem un ķīmiskām vielām. Tā skaitā arī ar daudzo bīstamo ķimikāliju izgarojumiem. Ilgākā laika posmā viņi riskē iegūt plaušu, galvas smadzeņu, aknu un citu orgānu saslimšanas vai vēzi. Raksturīgākais virsmu apstrādē ar krāsu smidzinātāju, elektrostatistisku apstrādi, apstrāde ar smilšu strūklu ir tas, ka visi izmantojamie materiāli ir agresīvi. Ar to palīdzību ir jāpanāk vēlamais virsmas izskats, un tas jau pats par sevi norāda uz to agresivitāti. Un vēlamais virsmas efekts tiek panākts pielietoto līdzekļu ķīmisko īpašību dēļ, kā arī izmantojot smilšu strūklu. Darbs šajā Dānijas rūpniecības nozarē ir tā saucamais netīrais darbs. Pagājušā gada 21. jūlijā 24 gadus vecais Helge Madsens kā parasti devās uz savu darbu. Helge jau gandrīz 4 gadus ir chromējis veikalu inventāru. Tur es attīrīju kādu detaļu no chromēšanas komplekta, kas pirms izmešanas ir jāattīra no visām ķimikālijām. Un vienīgais veids, kā es to varēju attīrīt, bija skalojot to mūsu notekūdeņu tvertnē. Es piegāju pie tvertnes un iegremdēju tajā šo detaļu. Taču, diemžēl, kāda daļa no tās atsprāga atpakaļ un iešļakstīja man acīs labu devušo notekūdeņu. Es tikai kādu sekundes daļu redzēju to, kas lidoja manas sejas virzienā, un paspēju aizgriezt seju prom tā, ka tas skāra tikai sejas kreiso pusi. Par laimi mums ir liela skalošanas tvertne, kurā ūdens cirkulē visu laiku, un tāpēc tas ir diezgan tīrs. Es tajā iegremdēju savu galvu. Un, kad es to atkal pacēlu, es sajūtu dedzinošas sāpes acīs. Ja kas notiek ar acīm, tad automātiski aizveras abas acis. Tāpēc es jutos pilnīgi akls un sāku kliegt pēc palīdzības.
Ap pusdienlaiku es iznācu no mūsu ēdnītes un ieraudzīju Helgi, kas sauca pēc palīdzības un centās izskalot savas acis ar acu skalošanas pudeli. Es piesteidzos viņam klāt, mēģināju noguldīt viņu uz grīdas, lai labāk izskalotu viņa acis. Un tajā pat laikā es saucu pēc vēl kāda cilvēka palīdzības, kas atsteidzās šurp ar papildus acu skalošanas pudelēm un piebrauca automašīnu, lai mēs varētu aizvest Helgi uz slimnīcu. Arī pa ceļam uz slimnīcu mēs turpinājām skalot aci. Bents Dibērns strādā virsmu apstrādes nozarē jau 20 gadus. Viņam ir privāts uzņēmums ar 2 darbiniekiem. Dažreiz nāks izmantot vielas vai krāsas, kas ir spēcīgākas nekā citas, un tādos gadījumos jālieto aizsargmaska. Dažām krāsām, kā piemēram šīm te, ir stiprāka smaka nekā citām, un tas varētu ietekmēt pašsajūtu. Bet tas ir līdzīgi kā gadījumā, ja tu mājās krāso sienas. Tu stāvi uz trepēm un krāso sienas ar krāsām, kurās ir arī kādas stiprākas vielas. Arī tādā gadījumā, protams, var sākt sāpēt galva. Tas nav veselīgi un, protams, tam nevajadzētu izraisīt galvas sāpes. Taču tas nozīmē, ka šajā krāsā ir kādas vielas, kas tev ir par stipru, un tev jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi. Uzņēmumā Glatsaksmetils Liberī Aps strādā 19 darbinieki. Uzņēmums nodarbojas ar virsmu apstrādi ar smilšu strūklu, pulēšanu un citiem darbiem. Ellers så har vi jo hjælpemidler til det, hvis det er. Så det er op til en selv, hvor meget man vil løfte på. Hvad med stødet der? Det kan man jo ikke helt undgå. Nej, det kan man ikke. Men man må jo passe så godt på sig selv som muligt. Hvad gør du for at passe på dig selv så? Jamen, jeg tager støvmaske på så meget som muligt, ikke? Og hjelmen på. Man kan ikke være herinde uden at have hjelmen på, vel? Så det siger sig selv. Man jārūpējas par to, lai viņi neaizmirst uzlikt aizsargmasku, kad strādā šeit. Dažreiz, kad ir daudz darba, tas var arī aizmirsties. Taču arī ikdienas darbā nedrīkst aizmirst sevi kārtīgi aizsargāt. Viens no maniem pienākumiem ir to atgādināt. Kas īsti notiek tad, ja kāds to aizmirst? Ļaunākajā gadījumā kāds svešķermenis var nonākt acīs, un ja neuzliek aizsargmasku, putekļi nonāk plaušās. Helgam ir veiktas operācijas. Neko nevar darīt. Viņa kreisā acis ir neatgriezeniski bojāta, un viņš ir zaudējis 75% no redzes. Un ar laiku kreisās acis redze pasliktināsies, un šī acis kļūst neredzīga. Jau tagad viņam ir jāveic ikdienas procedūras. Ja ķīmiskās vielas nonāk acī, tās sēd to līdzīgi kā skābe. Tāpēc uz šo brīdi mana redze ir pasliktinājusies par 75%. Es redzu tikai kāda metra attālumā no manis. Un es redzu tikai cilvēku kontūras, bet es neredzu sejas. Neskatoties uz acis traumu, Helga atgriezās savā vecajā darbā pēc 4 mēnešu atveseļošanās perioda. Kad atrados slimnīcā, es pats sev apsolīju, ka noteikti atgriezīšos savā darbā. Tas, ka man ir bijusi darba trauma, mani neizsitīs no sliedēm. Tas nedrīkst notikt. Citādāk es ar šādu aci vairs nekad neuzdrošinātos ko pasākt. Man patika mans darbs un mani kolēģi, un man joprojām tas patīk. Esmu apmierināts ar savu darbu. Man atgriešanās bija pilnīgi dabīgs solis. Daudz man jautāja, kā es to spēju. Bet es atbildu, ka vienmēr ir jāuzrāpjas atpakaļ tā zirga mugurā, no kura tu esi nokritis. Kad notika nelaimes gadījums, Helga nebija uzlicis aizsargbrilles. Tas bija šoks visiem, ka tā var zaudēt redzi. Visi taču zina, ka strādā ar bīstamām vielām. Un ja tas nonāk uz ķermeņa, tas var ietekmēt veselību.
Tad, kad tas notika ar vienu cilvēku, pārējiem tika atgādināts tas, par ko viņi visu laiku zināja, un tāpat laikā nedomāja. Tas bija šoks visai fabrikai. Droši vien risks netiek pietiekami novērtēts. Katrs domā, ka ar viņu tas nevar notikt, un būs jau labi. Taču ar to nepietiek, jo risks pastāv vienmēr. Un ja cilvēks nav uzlicis aizsargbrilles, tas var notikt. Pēc Helgas nelaimes gadījuma uzņēmuma drošības pasākumu prasības kļuvušas stingrākas. Esam ieviesuši noteikumu, ka pēc otrā brīdinājuma cilvēks, kurš nelieto aizsargtērpus un aizsarglīdzekļus, diemžēl tiek atlaists. Es domāju, ka visi šeit ir guvuši no notikušā labu mācību. Man šķiet, ka tagad visi lieto savus aizsargtērpus un brilles, kad pastāv kāds risks. Šajā ziņā viss ir uzlabojies. Jamen, det er noget med den, jeg har poppet lægen ud nu igen, så det er noget med 11 stænger, som jeg skal bruge fra de 18, som... Ansvaret for ulykken har jeg jo... Visu atbildību par nelaimes gadījumu es uzņemos pats. Man, protams, vajadzēja uzlikt aizsargbrilles. Tas ir pats par sevi saprotams. Darba vadītājam bija jāatgādina mums par brīļu lietošanu. Tā ir it kā abu pušu atbildība. Taču, protams, ka katram par sevi jāparūpējas pašam. Un liela daļa vainas par notikušo ir mana. Man liekas, ka situācija ir stipri uzlabojusies. Es šajā uzņēmumā strādāju tikai pusgadu. Taču man liekas, ka kopš tā laika, kad es šeit sāku strādāt, mēs jau esam spēruši lielu soli aizsarglīdzekļu lietošanā. Ir būtiski atgādināt cilvēkiem, ka šie līdzekļi ir jālieto. Jo dažreiz viņi domā, ka gan jau iztiks arī bez tiem. Šī kompānija lielu nozīmi piešķir darba vietas novērtējumam un tā saucamajam ekipējumam. Uzņēmumam ir cieša sadarbība ar Veselības aizsardzības dienestu. Un darba apstākļi gadu gaitā ir uzlabojušies. Piemēram, visām ķimikāliju tvertnēm tagad ir piestiprinātas etiķetes ar to nosaukumiem, ir pieejams ķimikāliju rokas grāmatas, un katrs darbinieks iziet apmācību kursos. Un drīzumā gaidām citi uzlabojumi. Vienmēr pastāv iespēja vēl kaut ko uzlabot. Un mūsu uzņēmumā esam nolēmuši ieviest jaunu apmācības programmu tiem darbiniekiem, kas šeit ir nostrādājuši ilgāku laiku. Visi jaunie darbinieki iziet apmācību programmu stājoties darbā un iegūst nepieciešamās zināšanas. Bet līdz šim esam nedaudz piemirsuši mūsu darbiniekus, kas šeit strādā jau ilgāku laiku. Un tāpēc rodas risks, ka kāds var kļūdīties. Runājot par ikdienas darba apstākļiem un par to, kā tos varētu uzlabot, man šķiet, ka mums te ir kāda lieta, pie kuras jāpiestrādā. Mūsu iekārtas rada lielu troksni, un tāpat arī mūsu ventilatori. Un tā arī ir sava veida trauma. To jau it kā var pieciest, un šo to var dzirdēt, bet tomēr tie rada pārāk lielu troksni. Un par to mēs arī esam runājuši. Mums ir nepieciešami labāki ventilatori, lai gan šie ir tikai 4 gadus veci. Šie ventilatori nav pietiekami labi, tāpēc mēs tos vēlamies nomainīt. Mēs esam runājuši arī par mūsu darba galdiem. Lai gan mūsu slīpēšanas iekārtām ir putekļu nosūcējs, vienalga ir putekļi. Un tāpēc mums ir jālieto aizsargmaskas. Tad, ja mēs šīs lietas izrunājam, tad darbinieki pie šīm norunām pieturas. Var jau, protams, neņemt šos norādījumus galvā, bet tā nebūtu īpaši gudra rīcība. Svarīgākais ir jautājums par uzņēmuma kultūru. Vai vadība un darbinieki veiksmīgi sadarbojas darba vides jautājumos, vai darba drošība ir svarīgs dienas kārtības jautājums?
Daudzās darba vietās darba vides jautājums tiek uztverts pārāk vieglprātīgi. Un tad vēl pastāv daži tehniskas dabas jautājumi, piemēram, ar ķimikālijām. Ir norādījumi, kas jāievēro, lai izvairītos no nevajadzīgas saskarsmes ar šīm vielām. Piemēram, ja stāv spainis krāsas bez vāka, krāsa no tā izgaro. Un ja šis spainis netiek lietots, tad tā ir nevajadzīga saskarsme, un tam ir jāuzliek vāks. Plānojot darbu un izstrādājot rīcības plānu, var panākt daudz. Darba inspekcija veic pēdējos darbus pie jaunas programmas izstrādāšanas dzelzs un metāla apstrādes nozarei. Kampaņa sāksies nākamgad. Mūsu mērķis ir samazināt vispārējo nelaimes gadījumu līmeni, tai skaitā arī metāla apstrādes nozarē. Kopumā skatoties, tajā ir pārāk daudz nelaimes gadījumu, un šajā nozarē to līmenis ir jāsamazina vismaz līdz citu nozaru līmenim. Atcerieties, jums ir tikai viena dzīve un viena veselība, ko nevar nopirkt par naudu. Neriskējiet darbā, ievērojiet darba drošību. Veiksmi darbā!